Nākamais robotiņš mums būs M-Tinys. Šis komplektiņš mums ir paredzēts pašiem jaunākajiem, principā sākot no 4 gadu vecuma. Tad skatīsimies, vērsim vaļā. Šis konkrētais ir M-Tiny Discovery Kits. Un tad skatāmies, kas mums ir komplektā. Tad mēs izvelkam vienu kasti. Šeit mums ir vēl viena kaste. Mēģināsim tikt klāt. Un tad attiecīgi skatīsimies, kas mums ir katrā kastē iekšā. Tad sāksim ar šo te mazāko kastīti. Tad šeit mums šajā kastē slēpjas pats robotiņš. Redzat, šis robotiņš arī ir mums simpātisks. Maziņš bērniem patiks. Tad šis robotiņš mums izstās šāds te maziņš. Izstās atgādina mūsu pandu. Tad kastē mums šeit ir programmēšanas kontrolieris. Attiecīgi šo mēs izmantojam, lai dotu komandas šim te mazajiem jaukajiem robotiņiem. Tādā veidā ar šo mēs viņu varam arī kontrolēt bez programmēšanas. Šajā gadījumā mēs neizmantojam fizisku programmēšanu, bet šim robotiņam ir programmēšanas kartiņas, kas droši vien ir otrā kastītē. Skatāmies, kas tad mums šeit vēl ir. Šeit mums ir dažādas instrukcijas. Mēģināsim tikt klāt. Šeit mums ir instrukcijas un apraktiņi par robotu. Šajā te mazajā maisiņā mums ir programmēšanas kartiņas. Šeit gan mums ir zīmēšanai. Tad attiecīgi mēs varam arī šo to uzzīmēt ar šo te robotiņu. Attiecīgi tad mēs robotiņam apakšā varam ievietot speciālu marķierīti. Un tad attiecīgi pēc dotajām komandām viņš mums uzzīmēs šo te zīmējumu. Tad šajā lielajā kastē, tad šeit mums ir redzamas dažādas programmēšanas kartiņas. Šeit mūsu bērni var izklaidēties, uzliekot šim te robotiņam dažādas maskas. Un līdz ar to bērnam šis te programmēšanas procesiņš ir vēl interesantāks. Šeit mums ir dažādi scenāriji iekšā, dažādas spēles. Šeit mums ir programmēšanas kartiņas, tad attiecīgi šādā veidā mēs ņemam šo te rīku, attiecīgi nolasam konkrēto darbību, ko mēs vēlamies izdarīt secībā, un nosūtam to ar pults palīdzību uz robotiņu. Un tad šeit mums ir dažādi scenāriji. Šeit mums ir dažādas mēbeles un aprīkojums. Tad izskatās, ka mums šeit ir arī ceļš. Iespējami pilsētu uzbūvēt, tad attiecīgi mēs varam dažādas izspēlēt pilsētas scenārijas. Tas arī ir viss, kas ir šajā komplektiņā. Šo mēs paņemsim nost tagad. Tad par to, kā mēs varam izmantot šos te scenārijus, mēs parādīsim nākamajos video.